Sveicināti Vēstules senātam Sveicināti Vēstules senātam 3. epizodē. Šoreiz ar juristu? Jā. Artūru Kazāku, tā pareizi sakot. Artūr, tu esi bijis mans mentors arī, un mēs savulaik gājām uz asām ēdiencēst. Tāpēc esmu tev kā dāvana atnesis asas nūdeles, ja, simboliski. Un es tev gribēju pastāstīt, pajautāt, varbūt tu zini arī par šo gadījumu. Interesanti. Tā, vienkārši sāksim tādā icebreakerā šo te sarunu. Vai zināji, kad ir nūdeles, kuras ir bijušas tik asas, kad tas aizgāja pat līdz Dānijā līdz tiesai, kur tika atzītas, kad 2 no tām nūdeļu veidiem bija pārāk asas, un tās izņēma ārā no aprits Dānijā. Un Korejā tās ir, ok, bet Dānijā pārāk asas. Tā kā, es tev arī cienāju ar asām nūdelēm, bet cerams, ka tās nebūs pietiekoši asas un tāds. Tā kā, bet vai zināji kaut ko tādu, ka tas arī būtībā interesants tiesība elements, asa ēdienu un tāds. Paldies tev, jā, pirmkārt par dāvanu. Nē, es nezināju neko tādu patiesībā. Tiešām tas izklausās pēc kaut kā tāda, kas Dānijā varētu notikt. Dāņi jau nav sevišķi slaveni ar aso ēdienu tolerants. Protams, no offense Dāņiem, bet tas izklausās pēc vienas no tām valstīm, kur kaut kas tāds varētu notikt. Jā, mēs esam tā strauji diezgan uzsākuši to tempu podkastam. Višķiņ samazināsim tempu. Pastāsti, kas tu būtībā šobrīd esi un kā bija tavs ceļš, lai kļūtu būtībā par juristu un kāds tas ir bijis līdz šim un kam tu esi gājis cauri? Jā, šobrīd es esmu jurists advokātu birojā Sarēnen, vienlaikus arī pasniedzējs Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē. Ļoti, ļoti plašs jautājums, laikam, kas ir noticis, lai tiktu līdz šim brīdim, jo kaut kāds laiks pagājis. Es jau sajūtos mazliet vecs tādā ziņā. Bet es iestājos Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē 2014. gadā. To izklausās pašam dzirdot, liekas, tik ārprātīgi sen tas bija. Izmācījos Latvijas Universitātē, pabeidzu bakalauru, tur pabeidzu arī maģistrantūru, un tad pēc tam man paveicās savas, protams, centības dēļ, bet nosacīt, protams, ka paveicās. Tālāk arī aizbraukt studēt uz ASV, uz Peperdīnas universitāti. Un iegūt vēl vienu maģistra grādu, kas ASV saucās LLM. Pabeidzot studijas ASV, tad es sāku strādāt darbvietā, kur es strādāju šobrīd. Taču es studiju laikā praktiski vienmēr esmu strādājis. Es nevienu dienu universitātē neesmu mācījies paralēli nestrādājot. Mhm. Pastāsti, tas bieži vien ir tāds atslēgas jautājums studentiem, ja, kā man dabūt praksi, ja, jo es salīdzinu to bieži vien no Stradiņa universitātes aspekta, kad medicīnā bieži vien tas studijas ir piesaistītas slimnīcai, tā tuvāk tu esi tomēr, bet jurisprudencē, es vispār esmu gan ar tevi runājot, gan ar citiem kolēģiem runājot, esmu sapratis, ka būtībā ir ļoti liela cīņa, lai vispār dabūtu tās prakses vietas, savu vietu zem saules izcīnītajā profesijā. Kādas bija tavas pieredzes un cik tās bija vienkārši vai arī sarežģītas? Ļoti labs jautājums, jo man šķiet, ka tas, kā bija ar darba iegūšanu un tādas juridiskās prakses iegūšanu, tad, kad es tikko sāku studēt universitātē, man liekas, tas bija mazliet citādāk nekā ir tagad. Jo tagad man šķiet, ka sevišķi advokātu biroja ir ļoti kļuvuši daudz atvērtāki, dodot studentiem prakses iespējas. Pieņemsim, birojā, kur es strādāju, ir tāds tā kā studentu akadēmijas, kur katru gadu var pieteikties un uzklausīt dažādas lekcijas no kolēģiem. Un tad, ja tiek izrādīta pietiekama iniciatīva un šis cilvēks parāda sevi no labākās puses, tad viņam tiek piedāvāt prakses. Un, attiecīgi, ja viņš tur vēl parāda sevi no labās puses, tad tālāk viņam tiek piedāvāt arī ilgstošāku pozīciju. Ja mēs skatāmies uz vismaz pēc manas labākās atmiņas, kā bija tad, kad es sāku studēt, man šķiet, ka tas tāds bija, kas bija tik senā pagātnē. Man šķiet, ka tik daudz šādu iespēju nebija. Bija vienā vai otrā birojā kaut kas tāds dzirdēts, bet tur ļoti mazu studentu skaitu uzņēma. Tur bija no 5 līdz 10. Un vispār daudz grūtāk bija tādam pirmkursniekam kaut kur iet un strādāt. Tas bija parasti sāk meklēt tikai tos, kas jau ir pabeiguši universitāti.
Un tad tavs otrs jautājums bija, ko tad var darīt, lai tās prakses iespējas paplašinātu. Patiesībā tas jautājums ir komplicēts tādā ziņā, vismaz man šķiet. Jo tev ar kaut ko ir jāizceļas. Tev ir kaut kā tam darba devējiem jārada iespējas domāt, ka tu esi tas nākamais, ja tā var teikt, top suns, kas būs tas, ko ir vērts ņemt un nosīt ieguldīties. Jo, students tikko sācis universitātē strādāt, viņš ir jāapmāca arī darba vietā, un viņš vairāk tās zināšanas uzkrāja, nekā viņš var dot klientiem vai darba devējiem. Un līdz ar to tā ir tāda ieguldīšanās. Un tad, manuprāt, ir jāparāda sevi kaut kā. Jo ir ļoti daudz studentu universitātē, kaut kā arī jāizceļās uz viņu fonu. Tad es teiktu, ka jebkas, kas ļauj sevi atšķirt no pārējiem studentiem, parādīt savas zināšanas un savu deksmi jurisprudencē, man liekas, jebkas tāds ir vērts darīt. Būtībā kā es to skaidroju, arī reizēm man kā vecākam studentam jau tagad 2. kursā ejot, bet 1. kursa studentiem esot kontaktā, es saku, ka nav būtībā tādas receptes, kā, teiksim, paņemt tur 100 gramu miltus, tur glāzi ūdens, 3 karotes cukuru, un tad tu ieliec uz pusstundu, un tad tā kūka sanāks. Teiksim, tā recepte nav tāda, bet ir kaut kā jālivērē un kaut kā tā. Kas bija tavi paraugi, kur tu teici, nevienu dienu neatceries, ka tu nebūtu strādājis, kur tu strādāji paralēli, teiksim, savu studiju laikā? Kāda bija tā tava kūkas recepte? Jā, ļoti, ļoti labs salīdzinājums, jo tik tiešām man šķiet, ka katram tas stāsts vienmēr ir citādāks, un nav tā, ka vienam vienmēr izdosies tieši tas pats, ko kāds cits ir ieteicis, varbūt. Man atkal paveicās, kā jau tas visbiežāk cilvēkiem arī notiek, sanāca iepazīties ar cilvēkiem studiju laikā, kam atkal bija citi cilvēki pazīstami, un kaut kā es dzirdēju par to, ka var strādāt arī tiesā, tad, kad tu studē. Kad nav tā, ka tiesā ir tikai tiesneši, bet izrādās, tiesnešiem palīdz arī tiesas sekretāri, ir arī tiesneši palīgi. Man tas 1. kursā, bija kaut kas pilnīgi jauns. Es nezināju, ka tas tā strādā. Man likās, ka tiesa, es nezinu, ko es tiesā darīju. Ko tu tiesās? Ko es tur tiesā? Kam tu taisīs spriedums? Un tad es iepazinos ar pāris kursbiedriem no savu kursu universitātē, un tad viena no kursbiedriem strādāja tiesā. Viņa strādāja apgabala tiesā par tiesnešu palīdzi. Un viņi man izstāstīja par to, ka izrādās var arī tā. Un tad es sāku uzdot jautājumus, kā tev tas izdevās, kā tu tur tiki, un sāku pētīt. Izrādās, ka bija salīdzinoši daudz vakances uz tiesas sekretāra amatiem. Es uz vienu un otru pieteicos, nekur nevienā no viņiem diemžēl netika, man neatbildēja. Bet tad kaut kā sanāca, ka tai pašai meitenei viena jauna tiesnese tikko iecelta, tūlīt sāks savus tiesneses gaitas. Viņai vajag sastāvu. Viņai vajag gan palīgu, gan sekretāru. Un tad viņa teica, ka viņa apvaicāsies. Apvaicājās, un tad šeku pāris mēnešus vēlāk sāku strādāt viņas sastāvā par tiesnešu sekretāru. Ko es varētu kādam ieteikt, lai šo pašu rezultātu atkārtot? Īsti jau neko. Ir tikai to, ka var meklēt vakances tiesā, ja ir tāda vēlme strādāt. Bet šī bija tāda, mazliet arī mazā veiksmīta. Pastāst, varbūt, kādi bija tie uzdevumi tev un kāds bija, cik ilgi arī tas tev gāja tas periods un varbūt arī tas nākamais solis, kas sekoja pēc tās tiesas, jo tagad tu tiesā neesi, tad eventuāli tas beidzās kaut kādā brīdī. Jā, tagad jāpadomā patiesībā. Man šķiet, ka man liekas, ka tiesā es strādāju 1,5 gadu. Tā varētu būt, varbūt ilgāk, varbūt 2 gadus. Kaut kas tajās robežās, jo es tagad mēģinu salikt to kopā, ar kurā kursā es biju tajā brīdī. Šķiet, ka bakalaura studiju vidū, aptuveni pēc 2. kursa, man šķiet, ka es arī beidzu strādāt tiesā un aizgāju uz citu darba vietu. Kur es strādāju pēc tam? Jā. Kāda bija arī tavu pienākumu tur? Pareizi, jā. Pienākumi bija patiesībā īstenībā ļoti interesanti. Man bija jāiet uz tiesasēdēm kopā ar tiesnesi. Es biju tas cilvēks, kas sēž maliņā un visu pieraksta. Tas saucās tiesasēžu sekretārs, kas protokolē tiesasēžu gaitu. Un notiek tiesasēde, tiesnesis viņu vada, sniedz paskaidrojums, piesaka lūgums, notiek tiesas process. Un es sēžu maliņā un to visu protokolēju. Pēc tam man ir šie protokoli jāsagatavo, jāieliek sistēmā.
Manuprāt, bija arī jāsūta pavēstas lietas dalībniekiem. Principā ir jānodrošina tas, ka tā tiesas sēde faktiski notiek un ka uz viņu kāds arī atnāk. Un kā, teiksim, tā pieredze tev bija, kā tu viņu spēji noformēt, kā viņi kotējās, teiksim, tam nākamajam darba devējiem, kā tas, teiksim, tu viņu spēji varbūt nopozicionēt, kad tu esi attīstījis tādas un tādas juridiskās spējas, piemēram, vai kāds bija tev smieklāk, varbūt kaut kas tur tāds netik nopietns bija. Nē, es sāku domāt, ka tas izklausās pēc, kā es to CV pēc tam. Jā. Nu, tādā veidā es cenšos varbūt sniegt tādu praktisku padomu klausītājiem ar to visu. Jā, protams, kad CV es rakstīju, kad tāds talants nav redzēts un tādu vajag, protams, pieņemt darbā. Jebkurā darba vietā, manuprāt, tu vari sev parādīt no labās puses, un tu vari parādīt savu uzcītību un to, ka tu esi gatavs darīt. Un kad tu tiec nevis atlaists, bet tu meklē nākamo karjeras posmu. Man šķiet, ka, ja es pareizi atceros, es tādā veidā arī to formulēju. Es CV rakstīju, kad es esmu strādājis tiesā, es vienlaiks arī, es šobrīd strādāju tiesā, tajā brīdī es vienlaiks arī studēju. Un tad man ir tāda kombinācija starp to, ka es mācos, iegūstu jaunas zināšanas un to uzreiz arī praktiski pielietoju tad tiesā un redzu, kā tas notiek praksē. Un uz kādu laiku esmu pastrādājis un jūtu, ka ir nepieciešams spērt to nākamo soli. Un, ko es mēģināju pateikt ar to potenciālam nākamajam darbdevējam, ir to, ka ir kaut kāda jau bāzīte, uz kuras tiek tikai būvēts tālāk. Un tad līdz ar to es varbūt neesmu pats riskantākais jaunais darbinieks, ko paņemt no studentu vidus. Tā teikt, mazināt tas bažas potenciālam darbdevējiem. Tad no tiesas tu devies uzreiz uz Sorainenu vai kaut kas vēl pa vidu bija? Nē, pa vidu bija 2 citi mazāki advokātu biroji. Tos angliski tos varētu nosaukt par boutique, kaut kas tam līdzīgs. Kuri nav tādi, kā mēs pazīstam lielos advokātu birojus, kur ir desmiti un pat 100 cilvēki, kuros strādā. Tie ir vietēji mēroga līdz 10 cilvēkiem. Tādā vienā es strādāju pēc tam arī, manuprāt, 2,5 gadus. Un tad no tā aizgāju tālāk uz vēl vienu līdzīga koncepta advokātu biroju, līdz kamēr pabeidzu studijas. Un tad līdz tam brīnišķīgam brīdim, kad es varēju doties studēt ASV. Un tad vienlaikus ar to arī mūsu tā sadarbība tajā advokātu birojā noslēdzās. Un es sāku strādāt pēc tam, kad atgriezos atpakaļ no ASV. Pastāstīt arī to, kādā sadarbība ir tev vēl projām ar studentiem. Jo šobrīd tu neesi atrauc no tiem studentiem, tu esi arī treneris šobrīd, ja? Tad varbūt pastāstīši šobrīd to virtuvi, kā tu tur darbojies tajā un kāds tev ir tas perspektīvas skatoties uz viņiem un salīdzinot varbūt arī kā tev gāja un tu jau iepriekš minēji, ka tagad šķiet, ka liekas ir vieglāks tās iespējas. Jā, šobrīd ar studentiem man ir saistība divās kapacitātēs. Es teiktu, viens ir, es esmu pasniedzējs, jau minēju, un otrs ir, es esmu viens no treneriem starptautiskā izspēlē, kas notiek arī tajā pašā Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē. Un kā vispār nokļūt pie tādas iespējas? Kā pasniedzējs pastāst varbūt viens, un tad pievērsīsim vēlāk tām izspēlēm klāt. Patiesībā ir otrādāk. Es caur izspēlēm arī tiku līdz tam. Es studiju laikā pats piedalījos izspēlē, un tā bija starptautiska izspēle ar tādu nosaukumu Viljams I. Vismūt. Starptautiskās komerces šķirēties izspēle. Kurā gadā tu piedalījies? Vai tu vairākas reizes arī piedalījies? Es piedalījos 2 reizes, divus secīgus gadus pēc kārtas. Un kuri gadi tie bija? Es tagad negribu samalot. Man šķiet, ka tas bija 17. 18. Bet tavs mācību procesā tas bija tātad bakalaura 3. kaut kā es tā saprotu, gads vai maģistra 1. kaut kā tā? Tur ar to 1. gadu bija patiesībā interesanti, jo tur sanāca tā, ka es tiku uzņemts komandā bakalaura pēdējā gadā, un tas periods, kurā es piedalījos, nosacīti pārklājās ar to, kad es sāku studēt maģistrantūrā. Un tad tas bija 1. rauns, teiksim tā, un tad 2. bija jau maģistratūras 1. gadā.
Tad 17, 18 un 18, 19. Jā. Vai tu arī piedalījies kaut kādās nacionāla mēroga izspēlēs arī pirms tam? Nē, tā ir mana lielā nožēla, un ko es arī visiem studentiem vienmēr iesaku, to obligāti vajag darīt. Nē, es par izspēlēm patiesībā uzzināju manā ieskatā pārāk vēlu. Un tad es sāku tā neordināri, es sāku ar starptautisku izspēli, ko parasti iesaku nedarīt. Iesaku savākt draugus, aiziet pieteikties un aiziet uzvarēt kopā kādu nacionālo izspēli, un tad ejiet mēģiniet savu veiksmi starptautiskajā. Man tā nesanāca. Bet tu negāji pēc tās pieredzes. Kā bija tev? Tātad riskējot pēc tavas teiktā, kā bija? Dabūja labs rezultāts, slikts rezultāts. Kā bija tā pieredze? Grūti jau salīdzināt, jo es esmu tikai redzējis no malas, kā ir piedalīties nacionālajā izspēlē tieši. Bet riskēt nācās, tāpēc, ka tas bija variants, kā es varu viens startēt šajā izspēlē, jo starptautiskajām izspēlēm atlases parasti notiek. Kad piesakās individuāli, un tad to komandu atlasa no dažādiem dalībniekiem. Nacionālais savukārt ir atkal tas, ka tu pats savāc savu komandu, un tad cilvēki, tad jūs izdomājat nosaukumu un piesakieties, un tad tā ir tā jūsu komanda. Un tā ir tā atšķirība, kas izskaidro arī to, kāpēc man nesanāca tajās nacionālajās kaut kā iestartēt. Es nebiju par to aizdomājās tajā brīdī. Bet tavs studiju modelis, es pareizi atceros, neatceros, vai tu minēji bakalaura vai maģistra līmenī, tas bija nepilna laika, ja? Pareizi. Abos līmeņos vai vienā? Nē, bakalaura es sāku, vakar studijās, kas ir katru darbdienas vakaru no 6:30 līdz 9:30 bija studijas, kas man atļauj pa dienu arī strādāt. Tāpēc, un tad maģistratūrā tāda iespēja nebija. Latvijas universitātē maģistratūrā, manuprāt, var tikai un vienīgi vēlā pēcpusdienā vakarā studēt, cik es atceros. Un tad tur tās problēmas ar darbu apvienot nebija. Līdz ar to man tās divas tāda atšķirība bija. Sākumā vakarā un pēc tam nosacīt tā dienu. Labi, pastāst varbūt padziļināt par savām personīgiem pieredzēm, kā dalībniekam tieši tajās izspēlēs. Un tad pievērsīsimies klāt tam treneram, kā tu kļūpi par to treneru. Tas taču ir baigi forši. Protams, kad paiet kāds laiks, tad to dalību es atceros vairāk kā tādu foršu komandas darbu. Un diezgan lielu jautrību patiesībā, jo tev sanāk sapazīties ar studentiem no citām pasaules valstīm, tev sanāk daudz ko ieraudzīt un arī patusēt, teiksim tā. Bet, protams, tā realitāte tajā brīdī, ka tas ir primāri ļoti, ļoti liels darbs, daudzas negulētas naktis, daudzi gari vakari. Bet kopumā jau, protams, pozitīvas tās atmiņas no dalības izspēlēs ir, jā. Kas ir tas sarežģītākais, ko tu piedzīvoji tajā laikā? Es pieļauju, es tikko aizsūtījām pagājušo nedēļu, tā kā akmens no sirds novēlās Dišleram aizsūtījām rakstisko daļu. Tā kā tajā brīdī novēlās tāds tā kā akmens no sirds. Zinu, pa ko es runāju. Jā, tāpēc, zinu, ko tu runā. Tev var būt tajā procesā, mēs arī sastapāmies ar kaut ko tādu, jo mūsu komanda bija tāda miksēta, kur mēs bijām otrā kursa studenti plus pirmā kursa students, kas kaut kam tam nav tikai šodien gāja cauri, tā kā nedēļa vēlāk. Kā tev bija tas varbūt lielākais izaicinājums, ko tu vari teikt, bet arī varbūt ar tādu iedrošinājumu, kas bija grūtākais, varbūt informācija, ko nezināja, bet tomēr apguvi un kaut kā tam līdzīgi. Varbūt, ja vari atklāt, kāds bija tavs kāzus, kas tur bija tāds interesants, kas bija jārisina un tā. Tur grūts bija daudzas lietas, bet grūtākais jau laikam ir to laiku atrast. Jo ir jāstrādā, ir jāmācās, un tad vēl ir tā izspēle. Tas ir, tiešām, es neapskaužu un tiešām nedžudžoju nevienu studentu, kas to dara, jo tas tiešām ir ļoti laikietilpīgi, un es tagad pats patiesībā nesaprotu, kur es atradu tās 25, 26, 27 stundas diennaktī, lai veltītu to izspēlē. Tā būtu viena lieta, kas pilnīgi noteikti bija grūti atrast laiku pagulēt. Bet otrs, man šķiet, ka tajā laikā arī bija grūtības ar to, kad es nezināju sevišķi labi to tematu, kas ir tā izspēlē. Un, kā jau teicu, es pat taisno aizgāju starptautisku izspēli, tādu tematu, kuru vēl bakalaura saturā, vēl universitātē, kas nav ticis apskatīts. Līdz ar to tas viss bija pilnīgi jauns. Bija jāatrod laiks, kad to darīt, un bija nosacīti
jāmācās un jāķer līdz citu valstu studentiem, kuri jau tās lietas varbūt zinējot iekšā tajā izspēlē. Jāpieķer, jāpiemācās klāt tas, ko tu nezini, vispār, lai tu varētu to kāzus risināt. Bet kā tu jūties tajā brīdī, kad tu nezini, vai tas ir pareizi, vai tu esi izlasījis, vai ne? Jo reizēm, es atceros, man kāds darba vadītājs teica tā, ka reizēm ir tādas dienas, kad tu uztaisi vienu kļūdu, un it kā tu to kļūdu visu dienu vienkārši dari, vai ne? Tiksim, kaut kāds procesuāls darbs vai kaut kāds administratīvs darbs, kur kaut kāda dokumenta vai iesnieguma jākārto, un tu visur, tiksim, pārfrāzēšu, to punktu uz neesi uzlicis, tad tu visu 150 darbus labs esi uzrakstījis 150 vietās, neesi to punktu uz uzlicis. Un kas bija tāda drošības sajūta vai tāda nedrošības sajūta, varbūt bija tev kaut kāds atbalsta funkcijas, kas iedrošināja tev, tomēr iet un meklēt tos zināšanas, kuras tev nav vēl? Protams, ka treneri bija, un treneri ļoti iedrošināja un to visu motivēja arī darīt. Bet es jau nezināju, kuras tur ir tās kļūdas, līdz kamēr treneri neizlasīja un skaties, kas tas tāds, ko tu esi sarakstījis. tā nevar. Bet, jāatzīst, ka ar tiem kāzusiem, tu jau noteikti labi zini, ka tur jau tāds pareizās atbildes patiesībā nav. Viņi jau ir uzkonstruēti tā, lai abām pusēm būtu ko pateikt un lai par abām pusēm kaut ko varētu pateikt. Līdz ar to, tur ir savas robežas, cik tu vari pareizi izdarīt, jo tur tiešām, tādu pareizo risinājumu līdz galam tu neatradīsi. Bet, principā, trial and error. Tu vienkārši mēģini, dari labāko, un beigās būs slikti. Tāpēc jau tie treneri tur ir, lai tev palīdzētu. Tāda jau ir tā viņu loma, tas kļūdas noķert. Pasaules, tad kāda bija pirmā reize un kāda bija otrā reize tavā dalībā? Ļoti labs jautājums. Pirmajā reizē, protams, tu esi zaļš gurķis, neko nesaproti. Tieši tāpat kā vispārējā, bet otrajā reizē jau tad sanāk jau tāds mīkslis. Mēs kopā ar vēl vienu meiteni no tā pirmā gada piedalījāmies otru reizi. Un tad mēs nosacīt bijām jau pieredzējuši. Tomēr tikko 7 mēnešus esam jau tā izspēlē piedalījušies iepriekšējā gadā. Tagad ejot otru reizi, mēs jau nosacīt visu zinām. Un varam turēt rūpu varbūt vairāk par tiem jauniem komandas biedriem. Ar tādu maziņu pieredzīti. Bet, cik tu daudz pieredzes var iegūt tomēr to pāris mēnešu laikā? Tu tik un tā esi students, tas kāzas ir jauns, un tu atkal neko nezini. Kā bija tā pieredze, kad tu iepazīsties to kāzusu, un tu redzi, ka tur ir pilnīgi sveša informācija, bet tu saproti, kaut kas ir jādara. Bet vai tev bija saprotama uzreiz tā konstrukcija, kā tev viss tas ir jāraksta, kā tev būs jāprezentē, kā tev būs jārunā, vai varbūt tu arī iztēlojies vienu veidu, un tad tas bija pareizais veids, vai pilnīgi kaut kas cits tev bija? Nebija, protams, ka nekas uzreiz skaidrs. Tad, kad mūs uzņēma komandā, mums, protams, iedeva tādu uzskats materiālu. Reku jūs varat izlasīt, kāds bija iepriekšējā gada uzvarošais, labākais memorands, tā viņus sauc, tās puses paskaidrojumi. Atsūtīja, protams, ierakstu no fināla, lielā fināla Vīnē, kur var apstīties, kā notiek tā mutvārdu daļa. Bet līdz kamēr tu tam pats izej cauri, tur no virspuses tikai zini, kas tur notiek un ko sagaidīt. To varētu salīdzināt aptuveni ar noslēguma darbu, bakalaura vai maģistra darbu rakstīšanu. Tev tie noteikumi ir zināmi, tev ir jāzina, tu zini, kāds fonds, kādā tev jāraksta, tu zini prasības. Bet kamēr tu neesi pats rakstījis to darbu līdz galam un dabūjis to recenziju un aizstāvējis un saņēmis atzīmi, tu tā īsti nesaproti, ko tas prasa, lai viņu uzrakstītu. Tad daudz ir pieminēti treneri. Kā tu pat tādu kļuvi? Ļoti vienkārši. 2 reizes piedaloties, pēc tam piedāvāju, vai es vēlos iesaistīties komandas atbalstīšanā. Tā tas sākumā sākās. Jo, protams, tā ir tiesas procesa izspēle, līdz ar to vienmēr vajag cilvēks no ārpuses, kas nāk un var patiesāt tās izspēles. Es izrādīju interesi, ka Tieši kā tiesnesis no sākuma tu biji, vai kā? Vispār. Es vienkārši, protams, tu sadraudzējies ar treneriem, ar visu to komunu, viņi ir tādi salīdzinoši saliedēti universitātē, jo tas loks ar cilvēkiem, kas piedalās izspēlē, ir mazs, un tas loks ar cilvēkiem, kas vēlas tālāk ieguldīties un trenēt to komandu, viņš ir vēl mazāks. Līdz ar to tie cilvēki ir savstarpēji arī, viņus sanāk arī iepazīt.
Nu, ja tu izrādi interesi, ka tu vēlies tam iesaistīties un tālāk atbalstīt komandu, kā es to arī darīju, tad kaut kur jau tev atradīs, kā tu vari palīdzēt. Nu, tas sākumā bija tik tiešām atnākt patiesāt, pārlasīt kādu reizi, varbūt sagatavot to draftu šim memorandam. Tādas maziņas lietiņas. Un tā jau ar laiku jau tā sniega bumba jau paliek lielāka un lielāka. Es nevarētu nosaukt tādu vienu dienu, kurā man tur kronēja par treneri. Tas vienkārši ir vienā gadā ir nepieciešams vēl kāds cilvēks, ir palīdzīgas rokas. Tad, ja kāds ir gatavs to darīt, un es tajā brīdī biju, tad es sāku palīdzēt ar to trenēšanu. Kā tāds mazais mini-trenerīts tur maliņā palīdzēt. Tad, eventuāli jau tu iejūties un vairāk laika tam veltu, un tas kaut kā notiek dabiski, es domāju. Bet pagājušajā pavasarī jau diezgan labi sniegumi tev kā trenerim arī bija. Tik līdz 16 daļu finālā, vai kā? Es negribu samaloties, kāds bija tas panākums. Tas jau būtu forši, jā, bet līdz 16 mums vēl nav izdevies tikt komandai, Latvijas Universitātes komandai šajā konkrētajā izspēlē. Tur pagājušajā gadā, manuprāt, piedalījās 387 vai 390 komandas no visas pasaules. Diemžēl mums 16. nekā nesanāca. Bet 16 daļu fināls, es domāju, tā kā semifināla, quarterfināla. 16 daļu fināls. Slikti ar matemātiku. Cik komandas ir? Es atceros, mums ārpus kadra, bija kaut kāda saruna par to, cik tā liela tā konkurence ir. Varbūt var ieskicēt, kāda ir tā pilnā bilde, no kurienes tur cilvēks var sastapt un cik liela konkurence. No visas pasaules. Tur ir tiešām universitātes no gandrīz pilnīgi visas pasaules atklāšanas ceremonijā. Viņi parasti rāda tādu tā kā Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. Viņi parāda pasaules karti, un tur ir iezīmētas valstis, no kurām ir komandas. Tur ir ļoti reti, kad ir kāds pelēkais tāds lauciņš, ka tur kāda valsts nav pārstāvēta. Lielākā daļa jau ir kaut vismaz viena universitāte ir no tās valsts. Un tad, attiecīgi, cilvēks no visas pasaules var sastapt. Tas komandas skaits pamazām pa vienai, pa divām katru gadu aug. Šobrīd viņš ir jau tuvu 400. Rakstiskajā daļā esmu pilnīgi pārliecināts, ka piedalās vairāk par 400 komandām no universitātēm no visas pasaules. Un tad tā motvāra daļā galā tad piedalās drusciņas zem 400. Attiecīgi ir ļoti grūti tikt uz tiem izslēgšanas raundiem. Izslēgšanas raundi ir 64 komandas. Un, tur tie punkti, komandas, kas paliek aiz strīpas, un komandas, kas tiek iekšā izslēgšanas raundos, tur ir 1-2 punktu atšķirība. Ir gadījumi arī tādi, kad met monētu. Turpat uz skatuves met monētu, tad viena komanda netiek. Bet kā notiek tā cīņa par punktiem? Jo es te varbūt zinu, bet klausītāji nezinu, kad ir tie tās cīņas, kad stāstīja, kad ir tie treniņi arī kaut kādās citās valstīs, un ir tādas tās treniņu izspēles, un līdzīgi pirms tam jau pastāst varbūt to aizkadru, te virtuvē, nevis tikai tas lielais grandiozais tas fināls. Jā, varbūt tad es varētu sākt mazliet atpakaļ no sākuma par to pašu izspēles struktūru. Jā. Tad, kad komanda ir savākta, tad viņi publicē to kāzus, kas ir principā lietas materiāli. Šajā konkrētajā izspēlē tie ir lietas materiāli šķirēties procesā, kā tas būtu jebkurā citā lietā, piemēram, advokāta birojā. Tad ir viens puses paziņojums par šķirēties procesu, ir prasības pieteikums, un tad ir pielikumi un pierādījumi, un tad ir otrs puses paskaidrojumi arī ar pierādījumiem. Cik daudz tas apjomīgi ir, teiksim, skolā ir kaut kādās darbos uz vienas lapiņas, vai reizēm pat ir viens paragrāfs, tas kāzus ir pildāms. Piemēram, Dišlerī tagad bija 3 lapas vai 4 lapas, piemēram, tas kāzus kaut kā tam līdzīgi kopā tur ar kaut kādiem komentāriem. Tā kā, cik, piemēram, starptautiskajā izspēlē, kur tu trenēji? Tur ir dokumenti vidējus 55-60 lapām. Tie ir iespējīgi. Tie ir dažādi lietas materiāli, tie ir dokumenti. Jā. Un, labi, tad, kad tas tiek publicēts, tad ir no abām pusēm, gan no prasītāja, no atbildētāja puses jāsagatavo rakstiskās daļas. Šis process aizņem sākumā 3 mēnešus prasītājiem un tad vēl mēnesi atbildētāja pozīcijai. Tad, kad tas ir izdarīts, tad mēs jau sākam runāt par to mutvāru daļu, par kur tu jautāji. Notiek gatavošanās, notiek treniņi un notiek tāda tā kā sadraudzības raunda dažādās Eiropas valstīs. Mēs braucam uz Eiropas valstīm. Un tad pēc tam tās gala sacensības ir pēc līdzīga formāta. Kā tiek pelnīti punkti? Katrai pusē ir 2 pārstāvji,
kas šajā konkrētajā tiesasēdē piedalās. Viņi argumentē visbiežāk 4 jautājumus. Viņiem pretī sēž 3 šķīrētiesneši. Tātad 2 pārstāvi, katrs savā pusē 3 šķīrētiesneši. Katrs runā 15 minūtēm, katrs runātājs, kopējais laiks reiz 4 ir stunda. Pēc tam, kad šī tiesas sēde ir beigusies, tad šie 3 šķīrētiesneši savā starpā piešķir punktus par šo raundu abām komandām. Un šie punkti ir skalā no 50 līdz 100, atkarībā no tā, cik labi viņiem likās tā komandas performance bija. Tur ir par prezentāciju, par argumentu pareizību, par argumentu loģiku, par izmantotajiem avotiem, par atbildēm uz jautājumiem. Un mazliet arī par tādu likability, to nevar izslēgt. Ja tas ir šovs, jā, kaut kāds tāds. Ja tas runātājs paliek atmiņā un ir tāds pārliecinošs un harizmātisks, parasti tādu nopelna vairāk punktus. Tad šie punkti no 50 līdz 100 katram runātājam tiek apkopoti. Un par vienu izspēli tātad maksimālais punktu skaits, ko viena komanda var dabūt, ir 200. Šeit jau aiziet matemātika. Bet atgriežoties pie tām gala sacensībām un izslēgšanas raundiem un viss šī, tātad maksimālais punktu skaits, ko var iegūt, ir 800. Jo ir 4 raundi, teiksim tā, un katrs runātājs var dabūt maksimāli 100 punktus. Tātad 800 ir kopējais punktu skaits, ko var dabūt. Lūk, un tad pēc tā kopējā punktu skaita, cik šajos 4 raundos gala sacensībās Vīnē komanda ir ieguvusi, tad top 64 komandas vienkārši sadala playoff bracketā. Un tālāk jau punktiem nosacīt ir mazāk nozīme, tālāk vienkārši katrā raundā izvēlās uzvarētāju, līdz kamēr nonāk līdz finālam. Tātad sporta analoģijā runājot, sanāk tā kā regular season, un tad ir izslēgšanas spēles. Precīzi. Ļoti precīzi salīdzinājums. Jā. Pēdējie vēl tādi jautājumi saistībā ar studentiem un vēl izspēlēm. Tad kā tu jūties kā tas treneris? Kā ir trenēt tos jauniešus, teiksim tā, studentus? Tā ir liela atbildība. Man vienmēr šķiet, ka ja viņiem nesanāk vai arī tie rezultāti nav tādi, kādas gribētos. Es jūtos atbildīgs par to, kad gala beigās jau tas esmu es, kas viņiem māca, kā šajā izspēlē vajadzētu darīt, kā vajadzētu argumentus strukturēt, kā vajadzētu rakstīt, un tad viņi paļaujās uz to, ka tie padomi būs labi un jēdzīgi, un ka tie komentāri arī par sarakstīto vai izdomāto argumentu, ka tie būs konstruktīvi un pareizi. Tad līdz ar to tā ir tāda liela atbildība. Arī, ja tu uzņēmies kaut ko darīt, tad tev tam ir jāvelk laiks, un tam ir jābūt arī kaut kādam pienesumam. Un kā tev šķiet, kāds ir labs treneris būtībā? Varbūt, ja tu vari izkāpt ārā no savām kurpēm, varbūt paskatīties uz sevi, vai tu esi tāds vai nē, vai arī vienkārši varbūt caur savām pieredzēm, kaut kādas labas paraugus treneri, kādi tev ir bijuši, kur tu vari teikt, ka tas bija man labs treneris, tas man ļoti palīdzēja. Man šķiet, ka ideālais treneris ir tāds, kur tu jūti, kur tu nejūti, ka viņš tev kaut ko ir teicis priekšā, kur tu pats tiec pie tā risinājuma, tu pats atrodi to pareizo ceļu un to atbildi, un tev liekas, ka tu pats esi pie tā ticis, bet īstenībā treneris tev ir kaut kādā veidā palīdzējis un aizvedis pie tā risinājuma. Vai arī, ja tu pats pieļāvi kļūdu, tad viņš tev palīdzēja saprast, kāpēc tā bija kļūda, nevis viss ir pateicis priekšā. Jo tas prasa pacietību. Tas prasa pacietību tam cilvēkam ļaut pašam iemācīties un pašam uzzināt, kāpēc kaut kas strādā, kāpēc kaut kas nestrādā. Nekā vienkārši visu pateikt priekšā, dari šitā nepaskaidrojot, kāpēc tā vajag darīt. Jo ir vajadzīga tā izpratne. Man liekas, labs treneris ir tāds, kurš ir pacietīgs un kurš var šo panākt, ka cilvēks pats attīstās, bet ar tādu palīdzību no malas. Tev iespējams, es tā pieļauju, ka ir tāda analoģija runāt, kad ir ritens, viņam ir palīgi ritenīši, tajās izspēlēs, teiksim, tas ir tas treneris. Strādājot advokātu birojā, tie ritenīši ir nost, strādā, teiksim, advokātu birojā bez tiem palīgi ritenīšiem, pašam ir jāgulstās uz savām zināšanām vai kaut kādām kolēģi zināšanām, bet te jau strādājot kaut kādā komandā vai tandēmā. Tu pastāsti, kāda ir tava ikdiena,
advokātu birojā, ar kādām lietām tu sastopies, kādas lietas risini, un teiksim, varbūt plašāk arī citi darba pienākumi, kas tev ir. Jā, nu viens jau nav karotājs, tāpēc mēs esam daudz kolēģi. Ja kaut ko nezinu, tad jau vienmēr kāds palīdzēs, un vienmēr kāds kādā jomā būs tāds zinošāks. Nu, tad kas ir tā mana joma, kurā es jūtos komfortabli? Es Sorainen esmu strīdu risināšanas komandā. Līdz ar to mana ikdiena saistās ar konsultēšanu, vai nu kā nenonākt strīdos, vai arī, ja es tādā nonācis, tad kā no viņa tikt ārā, kā to vislabāk atrisināt. Tā ir interesanta komanda patiesībā tādā ziņā, ka, ja citos gadījumos tās ir kaut kādas nozares, tiesību zinātnes, kurās specializējās, tad šis ir mehānisms, kādā strīdi tiek risināti. Un tās nozares var būt dažādas, kurās sanāk tie strīdi. Kāpēc tāds ceļš būtībā aizgāja? Vai izklausās ļoti vispārīgi, kad tas var ietvert visas, teiksim, nozares. Ja? Varbūt kontekstam tu biji stiprs studiju laikā visās nozarēs, vai kā tu nonāci pie tā tieši? Nē, noteikti nē. Tas laikam sasaucās ar to, ko es sākumā teicu, ka kaut kā jau tev dzīve tur sanāk, ka ievirs tur, kur vajag pacelt to recepti, nevienmēr var izdomāt. Sanāca tā, kad es strādāju tajā tiesā. Tur bija civila lietas. Tad pēc tam strādāju advokātu birojā. Tur arī bija civila lietas. Tad universitātē kaut kā sanāca piedalīties šajā izspēlē, kas arī ir tādā civila komerc tiesību nozarē tieši žanrā. Un tā izspēle bija tā, kas aizvirzīja interesi uz tieši starptautisko šķīrēties procesiem un tirdzniecības tiesībām. Un tas ir tas, kas šķita interesanti. Un tas ir tas, ko es arī vēlējos darīt, ar ko es arī nācu uz Sorainu un teicu, ka es vēlos risināt strīdus un strādāt ar tieši šādiem jautājumiem. Bet kurā brīdī tu tieši to saprati, teiksim, kas ir tavējais, teiksim, kaut kādā procesā? Es pieļauju, vismaz tā izklausās, varbūt labo mani, ja es kļūdos, bet šķiet, ka pašā sākumā, kas bija tavs studijas sākums, tu vēl it kā īsti nezināji to. Un tad kaut kur cauri visu to procesu, tev tas vienkārši dzīvi piespēlē, tu saproti, šitas patīk, šitas nepatīk, un tad tev tas izklasificēs. Tā aptuveni tas bija viss. Jā, tieši tā arī ir. Kaut kā pamazām tas vienkārši notiek. Ar darīšanu sāk patikt tās lietas, ko tev sanāk darīt. Laikam salīdzinājums varētu būt, kad atnāk juristi palīgi uz tādu lielāku biroju, viņiem parasti dod dažādas lietas darīt. Viņi ir it kā vienā komandā, bet viņiem sanāk apbružāties dažādās tās nozarēs, un tad viņi saprot, kas viņiem sanāk, kas viņiem patīk un ko viņi grib darīt. Man kaut kā šis nebija nepieciešams, un vienkārši ir sanācis, ka tā lieta, ar ko es nodarbojos tagad, arī ir tā, kas man tiešām patīk. Jā. Kurā brīdī es to precīzi sapratu, grūti pateikt. Tas ir bijis vienkārši tiešām dzīve tā arī piespēlē, kā tu saki. Jā, reizēm ir tā, ka cilvēki redz kaut kur tādu plašāku nozari, un viņi redz, ka tur ir tā viena tā niša tajā visā, kur es varētu būt tas speciālists vai, teiksim, darīt. Reizēm tas ir kaut kāds melnais darbs, sporta analoģijā, teiksim, basketbolā, tas, kurš spēlē aizsardzību vai vāc atliekušās bumbas, un tad tas ir tas cilvēks, viņš varbūt, neviens cits to negrib darīt, bet es varu būt tas labākais tajā. Tāpēc no tādas perspektīvas arī reizēm var pie tā nonākt. Tad varbūt pastāstīt interesantākas lietas, kas ir notiek, teiksim, strīdu šķiršanas lietās, un kas arī, teiksim, ir ar tirdzniecības jomu, kā ar ko tu sastopies tajā visā, un kas ir tie interesanti, kas tev pašam liekas tajā visā interesanti. Varbūt kādam arī liekas, viņš to nesaprot, bet tas varētu būt likties interesants. Tas pats fakts ka neviena lieta nekad nav vienāda. Tas jau vien ir interesanti, kad tas nav tā, ka tu ikdienā pildi vienu anketu, vai arī, ka tev ir viena veida kaut kādas lietas. Katru reizi klients nāk ar kaut ko citu, un tas ir gan interesanti, kad arī mazliet bailīgi, jo, liekas, kurā brīdī tad es nezināšu vairs, ko tur darīt. Bet tas pilnīgi noteikti ir pats interesantākais, kad katru reizi ir atkal no jauna jāatrod risinājums, kad nevienmēr ir jau skaidrs, ko šeit darīt, teiksim tā. Bet kad
Tev ir tādas situācijas, kurās tu jūti, te nebūs. Tev, protams, nav jāizklauž, kur gadījumā, bet te nebūs, te nav risinājumu labi, vai kaut kāda tāds bezcerīgs sajūts. Jā, protams, ka ir. Citreiz jau atnāk klienti ar tādu kaut kādu case, kurš tu redz, ka viņš nav dzīvotspējīgs. Bet tad ir tā neveiklā situācija, kad tev viņam ir jāsaka, kad mēs, protams, varam iet uz tiesu, mēs varam visu to šovu taisīt, bet izredzes, ka tu uzvarēsi šo, ir salīdzinoši zemes. Es zinu, ka gribās, bet visticamāk, ka nebūs. Jā, tādas lietas ir salīdzinoši bieži. Un tad mēs tā arī klientiem sakam, kad šajā gadījumā iesakam to naudu labāk izmantot kādam labākam mērķim nekā šai tiesvedībai. Kas ir raksturīgs tajās lietās? Kas tur tāds notiek, kad tu saproti, ka nebūs, vai kaut kādi priekšnosacījumi, kad, teiksim, tur pārāk liela jau bojājuma, vai strīds ir tā samils, ka tur neko nevar izšķirt, vai kas tur notiek, kad tu jūti, ka nebūs? Kad atnāk jauna lieta, tad, protams, ir klientam jāprasa, kāds ir mērķis, kāds ir tas vēlamais iznākums, kas ir tas, ko tu vēlies ideālā pasaulē, kā šī lieta tiktu atrisināta, kas tad būtu tas, kam beigās būtu jānotiek. Un, dažreiz tie jautājumi ir principiāli. Dažreiz ir bijušas varbūt tuvas ciešas attiecības starp biznesa partneriem, un tur kādu ir piečakarējis, un tad, tas ir emocija balstīts lēmums, ka viņi grib vienkārši noslaucīt no zemes virsmas to otru pusi. Tad nevienmēr tā arī ir labākā opcija, kad varbūt nevajag, varbūt tas nav labs mērķis, kādēļ iet uz tiesu, teiksim tā. Citos gadījumos, kas varbūt traucē tai lietai būt tādai perspektīvai, kad pierādījumi kaut kādi trūkst, kad mēs identificējam, ka šo jautājumu parasti risina šādi, ja vien mēs nevaram pierādīt, kad ir citādi. Un tad mēs prasam klientam, vai tev ir pierādījumi par šo, pieņemsim. Viņš saka, nav. Tad arī tad ir dažbrīd ir jāakceptē tas, ka tie pierādījumi trūkst, lai pamatotu to prasību. Jo tiesa jau zina tikai to, ko tu viņai var parādīt. Tas, ka taisnīgums ir vienā vai otrā pusē, tas nenozīmē, ka tiesa izspriedīs to lietu taisnīgi beigās. Tas viss ir balstīts uz to, ko tu vari pierādīt. Pastāst, kas ir tāds raksturīgākās kļūdas, varbūt, ko tu esi ievērojis, ar kurām es sastapies savā darbā? Kļūdas... teiksim, no tiem, kas nāk pie tevis kā klienti, teiksim, kā viņi kaut kādā savā tajā pretenzijā, ko viņi ir iekļaujuši. Kļūdas jau ir dažādas. Tādas viena veida kļūdas, laikam, visu laiku nav, bet es teiktu, ka cilvēki jau pamatā cenšas būt labi. Un viņi cenšas otru nepiečakarēt un vienkārši būt labi biznesa partneri. Pamatā. Un tad ar laiku viņi viens otram uzticās varbūt pārāk daudz. Un es teiktu, ka tās kļūdas citreiz, ko mēs pamanam, ir, kad atnāk lieta, un tur izskatās, tagad ar racionālu prātu skatoties, kāpēc viņš tā darīja. Tur taču varēja būt tā, ka, ja nesamaksā, vai ja nepiegādā, vai ko tad? Tad paliek pie sasistas silas. Un tad tā atbilde laikam ir, vienkārši uzticējās. Un tas beigās nenotika tā, kā gribējās. Es nezinu, vai to var nosaukt par kļūdu, jo ir jau jāuzticās tiem saviem biznesa partneriem. Bet tas ir vienā gadījumā. Mūsdienās ir tāda, vismaz Latvijas tajā, teiksim, politikas virtuvē ir populārs tāds lozungs, kad mazinās to birokrātijas aploku. Bet vismaz dzirdot tevi, teiksim, redzu, ka viens no tādiem risinājumiem būtu, teiksim, pat birokrātijas tādā ziņā pat palielināšana kaut kādu īpašu, kaut kādu ierobežojumu izveidošanu līgumā, teiksim, vai kaut kādā sadarbībā, lai tā justos vismaz juridiski drošāk. Tad vai kā tu redzētu to birokrātija ir jāpalielina, jāsamazina, un kur tu redzi tādu zelta vidusceļu visā tajā, teiksim, lai tiešām beigās, kāds saka, nepiečakarētu tos sadarbības partnerus vienu vai otru. Es laikam tev nepiekritīšu līdz galam birokrātiju paši par sevi vairot, laikam nevajag.
Es jau arī to nesaku. Nē, es domāju, ka tā atbilde varētu būt salīdzinoši vienkārši tajā ziņā, ka tie klienti viņi jau nedomā tā kā savsiņu juristi domā. Viņi vienkārši dara savu lietu, viņi risina problēmas ļoti ātri un tieši tā kā viņi to te brīdī ir iztēlojušies. Viņi kādam vajag kaut ko piegādāt, viņi risina, kā to piegādāt. Tie mums interesējošie jautājumi, kurš tur ko ir uzrakstījis uz papīra, tie citreiz ir sekundāri. Viņi par tiem jautājumiem nedomā. Par tiem jautājumiem sāk domāt tikai tad, kad tā problēma jau ir radusies, kad ir jānāk pēc palīdzības pie jurista. Un tad tas ieteikums laikam būtu tāds, ka nevajag, protams, aiziet galējībās un pilnīgi visu pierakstīt un vienam neusticēties, bet to vienu lieko e-pastu aizsūtīt, tad mēs par šito vienojāmies. Ja? Komunikācija beigās. Tieši tā, jā. Tas viens e-pasts citreiz ļoti daudz ko atrisinājis, bet kad viņa nav, bet viņš solīja un viņš teica, un mēs taču vienojāmies, un ir tāda neskaidrība, tad jau parasti rodās arī tās problēmas. Man tev ir sagatavota sadaļa īpaši, kas ir ar tevi. Mēs atklāsim šo sadaļu. Jautājumu no studentiem. Jā. Un, protams, es centīšos, es esmu klausījies visu tavu sarunu, es šeit pats sēdēju, tevi intervēju, un tāpēc kaut kāds pārklājošos jautājumus, varbūt, kuriem tu esi sniedzis atbildi, es tev nejautāšu, bet paskatīsimies, kādas būs tavas atbildes. Varbūt te arī tādas īsākas, lakoniskas atbildes būs vietā, bet, ja tu jūti, kad vajag plašu atbildi, tad skatīsimies. Tātad, ja tu nebūtu jurists, ko tu darītu, un vai tev būtu cits plāns, ko darīt dzīvē? Es varbūt pārtulkot to pieminēt tam jautājumam klāt, kur tu redzi, kur varbūt tavas iegūtās spējas visā tajā pieredzē labi pārtulkotos. Man ir viena lieta, ko es biju domājis, ka gribētos darīt, bet tur laikam varbūt tā uzdrīkstēšanās būtu pietrūkusi iepriekš, tāpēc es aizgāju uz jurisprudenci. Man gribētos būt aktierim. Tas izklausās pēc kaut kā tāda interesanta. Tie nav kaut kādi milzīgie Hollywoodas sapņi vai kaut kas tāds, tur lielā zvaigzne un tā tālāk. Bet man ļoti patīk tas teātris spēles elements īstenībā, kas ir, es teiktu, salīdzinoši noderīgs. Arī, pieņemsim, ejot uz tiesu. Tur ir jau bišķī tāds arī tā kā teātris. Tas varētu noderēt varbūt. Un tas būtu interesanti, man liekas, kā ikdiena. Kādas līdzības tu saskatīji sevi ar citiem juristiem, kad nokļuvi juridiskajā pasaulē? Vai tu redzēji varbūt savus dubultniekus vai līdzinieks vai analogus? Nē, es nekad nebiju par to aizdomājies. Tā laikam nekādas līdzības citiem juristiem. Nē, laikam es līdz kam tādam nebija ticis. Vienīgais, ko es tagad atceros, ir par to kļūšanu par juristu, varbūt kas tā kā bišķi motivēja tajā ziņā, kur varētu būt tā līdzība. Man ļoti patīk tā filma. Ir tāda filma 12 Angry Men, man šķiet, ka viņi saucās. Un man ļoti patīk, viņi ir par zvērinātiem un kā viņu viedoklis mainās attiecībā par tiesas prāvu. Un es saskatīju savu līdzību ar vienu no tiem zvērinātajiem, ka viņš ar savu nostāju un viedokli uzdodot jautājumus var citus pārliecināt par nevis kaut kādu savu taisnību, bet tikai uzdodot jautājumus, likt otram cilvēkam varbūt padomāt. Varbūt viss nav tik melns vai balts, varbūt tur ir vieta diskusijai. Un man šķiet, ka kaut kur tajā es varu saskatīt to līdzību, kad man patīk varbūt cilvēkam likt padomāt, un varbūt viņš var mainīt savu viedokli. Kas tev visvairāk patīk savā darbā? Kas man visvairāk patīk manā darbā? Daudzas lietas patiesībā. Man ļoti patīk atrast atbildi tādos sarežģītos strīdos un pamatot viņu. Man patiesībā ļoti patīk tiesasēdes, man patīk tīri šī argumentācijas prasme. Vai nu rakstiski, vai rakstiski, vai mutiski, labi pamatot savu argumentu, kādēļ tieši man vai manam klientam ir taisnība. Man patīk tas atrast to pareizo un labāko veidu, kas otram cilvēkam liktu nodomāt, jā, tiešām tā ir. Un tā kā saprast to argumentu. Man tas ļoti patīk. Tādā filozofiskā līmenī pastarpinot, pastāst, kāda ir tā sajūta? Teiksim, ka tā kā akmens novēlē sirds vai kaut kāda eiforija tā ir? Viņi man šķiet, ka nāk pamazām, jo cilvēks jau tā uzreiz jau tikko tu pasaki vienu kaut kādu pareizo teikumu, viņam nav tāds, jā, tiešām tā ir taisnība.
tas nāk pamazām. Tu atrod to pareizo kombināciju, pareizos argumentus, pareizos elementus. Un tu redzi, ka tam tiesnesim, šķīrējtiesnesim, ka viņš saprot un notic tam argumentam. Un tas šķiet ļoti jaudīgi, ka tu vari izdomāt labāko veidu, kā to pamatot. Un varbūt tādam skeptiskam, sūram tiesnesim tiešām paceļās tā uzvedz tā. Jā, patiesībā, tev varbūt ir kaut kas tomēr. Vai tev ir ieteikums tiem, kuri zina, ka savu dzīvi nevēlās tieši saistīt ar tiesību zinātni? Saprotams, ka tiesības mums ir visapkārt, pat darba līgumā vai veikalā, bet cik daudz par tiesībām būtu jāzina ikdienas, cilvēkam, tā teikt? Jā, patiesībā man ir vairāk tādi draugi, kuri ir mācījušies jurisprudenci, viņi ir mācījušies bakalauru. Liela daļa no viņiem arī absolvēja bakalaura studijas, daži no viņiem izdomāja, ka tas tomēr nav priekš viņiem, bet viņi paņēma to, ko viņi gribēja no tā priekš sevis. Un es teiktu, ka tas ir ļoti noderīgi dzīvē, jo tas tiesību zinātnes studijas, man liekas, tev bišķīt lauž arī to domāšanu un liek domāt citādāk par lietām. Tu ļoti konstruktīvi domā par lietām, un tu arī konstruktīvi pamato viņas. Kāds būtu mans ieteikums? Jā, ja tas nav priekš tevis, nevajag sev mocīt. Ja tev tas interesē, pamācies, un tad dari to, kas tev patiesībā interesē. Daudziem uzņēmējdarbībā tas, piemēram, ļoti palīdz, kad viņi ir iemācījušies tādas pamatlietas, bet viņi neiet tālāk mācīties maģistrantūrā, doktorantūrā un ko tik vēl ne. Tad vispār personīgi sev. Tu redzi, ka tev tās spējas vislabāk varētu translēties varbūt aktieru mākslā, jā? Bet, citiem, jā, tad tur vislabāk tās iegūtās tiesību zinātnes spējas varētu translēties tieši uzņēmējdarbībā, jā? Tā es to... Varbūt tādā ilūzijā es dzīvoju, es nezinu, varbūt, ja es to pamēģinātu kaut kad, tad es saprastu, ka, tieši tā, varbūt vajag pamēģināt. Varbūt es pamēģinātu to aktieru mākslu un saprast, nē, vispār šitais nestrādās. Un tad kādam citam vajag savukārt pamēģināt kaut ko citu. Pamācās jurisprudenci, aiziet, pamēģina uzņēmējdarbību. Sanāk, nesanāk. Tad Vēstules senātiem ir podkāstu nosaukums. Un mans tāds pēdējais tev aicinājums šajā podkāstā tev ir varbūt tāds vēstījums vai vēstule kā tāds, ko tu varētu ierosināt senātam, lai pie senāta nonāk tāds paziņojums, ko vajadzētu varbūt mainīt, ieteikt vai grozīt likumās vai kā tam līdzīgi. Latvijas Republikas senātam? Jebkuram senātam. Mēs tā brīvi, tā formā. Tas arī varbūt mums iepriekš bija studentu pārstāvi, un tad viņi uzrunāja, universitātes līmeņa senātu. Tad arī tas senāts varbūt to, kuru tev visbiežāk sanāk saskarties. Lielisks jautājums. Es patiesībā nezinu. Ļoti grūti. Labi. Pieņemsim, ka senāts ir kas tāds, kas tiešām var mainīt tieši to konkrēto lietu, ko es gribu, lai viņš maina. Pieņemsim, ka viņam ir tāda iespēja. Un pieņemsim, ka es runāju par Latvijas universitātes senātu. Es gribētu, lai tiek vairāk reklamēta un publicēta piedalīšanās izspēlēs studentiem. Man šķiet, ka tā ir viena no labākajām lietām, ko studenti var darīt, lai sevi parādītu, iemācītos ko vairāk nekā tikai to, ko visi mācās. Līdz ar to, ja tam tiktu veltīt vairāk publicitāti, vairāk līdzekļu, man liekas, tas būtu ļoti forši un visiem noderīgi. Tā, ja senāts to var. Un tad cerams, ka senāts mūs saklausīja. Paldies, Artūr, par tavu veltīto laiku, un tad jau skatīsimies, ko senāts būs izlēms. Paldies tev, ka uzaicināji. Paldies tev. RSUSP un Vēstules senātām podkāsts aicina tevi, studenti, uz tiesas izspēli. 26. un 27. martā norisināsies Rīgas Stradiņu universitātes zinātnes konference, un arī tev ir iespēja tajā ņemt dalību, piesakoties tiesu izspēlē. 5. janvārī atvērsim reģistrāciju, un tad arī atklāsim kāzus, bet vietu skaits ir limitēts, tāpēc nenokavē.